All right, from the heart, boys. Cīņa no sirds, tieši tā, kā vienētā arī otrai komandai tiks tagad arī noskaidros šajā duelī, kura tad ir šodien labākā komanda. Tēmas spēlētājs, arī draftēts hokejs iepriekš 4. kārtā. Te izspēles vīda metiens pa vārtiem, pāradresācija Dmitrijs Diļevka. Te zaudē tripesā zilās līnijas un bīstami! Tiek ar situāciju galā Nils Mauriņš. Kur paliek Rīpa priekšā Mauriņš, iespēties Mauriņš atsit. Rīpa nav piespiest ātri, bet cīņa izspēles otru pusi tur. Metiens pagūs pārvietoties Mauriņš arī šeit aizsardzībā. Un tagad teicams māju manevrs no neārtās un Vilda atsit pēc tāda Rīpa, pēc tā ielido vārtos. Pazaudē uz brīdi Vilda, kur paliek Rīpa un tālāk. Tā tiek nogādāt vārtos Latvijas izlase. Izvirzās vadībā 1-0. Krišjānis Sarts ir vārta autors. Skatāmies šeit vispirms šie manevri eleganti. Vairāk kārt jau Bruno Osmans tur ir elegantās epizodēs piedalījies šeit arī. Un ērtās Vilda atsit pazaudē, kur ir Rīpa un Sarts ir tas, kurš pieslēdzās klāt šajā epizodē aizsargs. Un liek punktu 18 gadus vecais hokejists. Ir 41% teplauks meties un ērtās reizes. Starp kā aizsargiem pagūstos sakļaut Antons Vildē. Labi izspēle te. Uļānskas par labi metiens un vārtu stāvs. Alberts Šmīts. Šmīts pats tiek līdz metienu vārtu gums. Alberts Šmīts. Skatīsimies vēlreiz atkārtojumā uz zilās līnijas. Lūk, topošais top 5 draft pārstāvs ļoti iespējams vienreiz. Nomāns piespēja iet tuvāk uz vārtiem. Ļoti labi pārvalda situācija. Redzam, it kā jau vienreiz bija gatavs bloķēt. Olivers Grīns netrāp uz to. Un tālāk jau pavarās uz priekšu Šmītam kustībā. Un uz tālo stābu un teica. Vienkārši pietiekami nozīmīgi. Ātri pārvarēs neitrālo zonu. Osmans divatā šeit metiens atsit Vildē. Arī otrajā periodā izdarīs spiediens viņa aizsardzības zonā. Arī pie Dānijas te bīstamība no tūs distants metiens un glābīs tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Pilnā sastāvā Latvija metiens un Rīpa vārtos jau vienādos sastāvos. Esot Plauksas metiens no distances. Līgsmo Dāņa līdzēs. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Jā, tūlīt arī skaidrs, ka vairākums Dāņiem būs noslēdzies. Jā, fantastisks Plauksas metiens. Atbild ar neko līdzīgi, bet savā ziņā uz to puses skaists Plauksas metiens. Ansons atkal savu Šmītu. Šmitam vēlreiz metiens vārtī! Un atkārtojumā šī epizode jāmet, kamēr iemet. Šmīts, iespējams, tas ir Rāskas mainījumā priekšā. Tā arī izskatās, lūk, redzam šo momentu. Alberts Šmīta metiens. Ārpus kadra pat izlido šis metiens. Garām Sirātskim. Sirātskas tur aizskār no šejienes, varbūt redzēsim labāk. Jā, no Sirātska kā aizsildo Rīpa vārtos. Tur arī pamainīja trajektoriju uzbrukuma zonā. Audiņš spēlē pa labi. Šeit arī gudri jānospēlē. Var nokausēt Dāņus. Plauks metiens vārtī! 4-1. Latvija pirmoreiz spēlē panāk 3 savu vārtu pārsvaru. Spēcīgs metiens. Antons Maciejevskis. Skatāmies atkārtojumu. Te arī vēlreiz samainīsies. Lūk, šī piespēles Maciejevska. Un uzreiz Rīpā tiek apstrādāt. Spēcīgs Plauksas metiens. Un taisnā ceļā. Arī Rīpa ielido vārtos. Daudz bloķējis metienus. Tagad.
Vārtos ar Milkas par sadarbību Dāņiem. Dāņi atgriežas spēlē. Liek punktu uzbrukumam, nu redzam atkārtojumā. Arī pēc vārtiem tālāk nespējam dabūt ārā no zonas. Un izspēl no stūra, redzam, izbrauc viens pats nepamanīts. Viljams Bungārds. Redzam, piespēles spēku, kārtīgs fleks ir ielikts un jā, aiz muguras aizbēga. Te vēlreiz uz vārtiem, uz tukšiem, mēģina izspēlēt sāds, pārķer piespēli. Tā puš pagatāja. Kopējā metienā attiecībā augšā redzam 33-9. Milzīgs pārsvars Latvijai. Te vēl priekšā viens mēģinājums, otrs mēģinājums. To Daniels Serkins. Vairāk mēģinājumu pēc kārtas dabūt ripvārtos šoreiz. Apdrošināt šo spēli gan pilnīgi noteikti varētu tā diezgan pārliecinoši. Vēl viena iespēja. Skailiskajā vairākumā. Osmanī! Sārtī! Par plaukstas metiens. Fantastisks plaukstas metiens. Uzvarēts iemeties, lūk, grib nogādāt līdz Osmanim, un viņš arī nokārto šo metienu. Bruno Osmans. Skaists noslēgums. Perfekt. Te mēties no tūs distance, atkal Vildē. Linde. Visu šo laiku ar 6 spēlētājiem un iešāk tomēr ripu vārtos. Linde no tālas distance. Skatāmies no šīs aizvārds kameras. Rip kaut kā izmukt cauri. Šķiet jau, ka būs izdevies Rip nofiksēt. Nē, cauršauts tiek tomēr. Viņš augst Rip līdoja un turpat kaut kur ar biksēm pat izsprūk cauri. Jā, tad nokrīt uz ledus un gatavs. Dāņi ies līdz galam, bet šeit Rip vēlreiz iegūt, vēlreiz pār laukumam. Un Rip vēl ielido vārtos 6-3 būs gala rezultāts. Un Ansons, lai nu kurš, bet Ansons arī ir pelnījis šo iespēju izdarīt metienu tukšos vārtos no savas laukuma puses, jo tomēr tādu spēli, kādu viņš ir aizvadījis, tas ir tiešām lieliski. Lūk, precīzi no savas laukuma puses. U20 čempionātā tas ir noticis Latvijas U20 izlases 3. gadu pēc kārtas un 4. reizi pēdējo 5 turnīru laikā spēlēs ceturdaļu finālā.